Sena paruna vēsta, ka rati ir jālabo ziemā un ragavas vasarā. Nu, un arī mēs esam pie savām ragavām, ja precīzāk izsakoties Sniegtīra, kas atrodas Latvijas Dzelzceļa vēstures muzejā. Un tagad vasaras vidū stāstam par Sniegtīru, kuram jābūt darba gatavībā, jo ziemas mēdz būt pie mums ļoti dažādas. Tiesa, šis muzeja eksponāts kopš 2003. gada vairs netiek izmantots, bet tātad vēl 21. gadsimta sākumā ar to sniegu tīrīja Gulbenes apkaimē. Tas nav šaursliežu sniegtīris, tas ir platsliežu, bet arī Gulbenes Alūksnes bānīša sliedes tīra mūsu sniegtīris, joprojām līdzīgas konstrukcijas, bet mazliet savādāks, un tieši par to arī šodienas stāsts. Tad, kad mēs paskatāmies senākas fotogrāfijas, vienalga, vai tās ir no pirms Pirmā pasaules kara, cara laikiem, vai arī starpkara perioda Latvijas valsts dzelzceļa tīklā, kāda sniegtīri strādāja, mēs varam ieraudzīt uzrakstu Bjerke, jeb Bjerkes sniegtīris. Un faktiski šis arī ir Bjerkes sniegtīris, bet tam ir cits nosaukums. Padomu laikā šis uzvārds vairs nebija pārāk populārs, un šis ir izgatavots 1946. gadā. Bet faktiski Johans Bjerke bija Somijas inženieris, ceļu uzraudzības dienestā viņš strādāja, un, kā zināms, Somijā ir jāsaskarās ar diezgan lielām problēmām ziemā. Sniega tur ir vairāk parasti nekā Latvijā, un līdz tam tika izmēģināts, ko nozīmē līdz tam, līdz 1881. gadam, tika izmēģināti dažādi varianti, kā cīnīties ar sniegu vai kā viņu attīrīt, kamēr vispirms jau Linners un pēc tam Bjerke abi kopā izgudroja variantu, ka uz vienkārši vagona bāzes, kas pie tam bīdāms uz abām pusēm, var uzmontēt šādas te lāpstas un sniegu tīrīt. Atšķirības starp Lindera konstrukcijas un Bjerkes konstrukcijas sniegtīriem ir vien tāda, ka šis Bjerkes konstrukcijas sniegtīrs ir paredzēts sniega šķūrēt tikai uz vienu pusi, tādējādi neaizšķūrēt otro sliežu ceļu. Lindera konstrukcijas sniegtīrs ir tāds, kas šķūrē sniegu uz abām pusēm. Un faktiski kopš tā laika visus šāda tipa sniega tīrītājus sauc nevis par Lindera, bet par Bjorka vai Bjerka konstrukcijas sniegtīriem, jo viņš tieši izņēma patentu. Un tas bija acīmredzot arī saistošs starpkara periodā, tāpēc šādus sniegtīrus tā turpināja dēvēt. Tiesa, Otrā pasaules kara gados šādas konstrukcijas sniegtīrus masveidā ražoja uzņēmums Vairoks, bijušā Fēniks rūpnīca un vēlākais Rīgas vagonbūves uzņēmums. Tad tur vairs nekādi uzraksti par uzvārdiem arī virsū nebija. Tie jau bija Vācijas armijas pasūtījums. Faktiski Latvijā, izņemot šo un to, kas strādā šaursliežu dzelzceļa iecekņos Gulbenē, tādi vairs nav saglabājušies, tāpēc arī var dēvēt par diezgan retu muzeja eksponātu. Un pats galvenais, faktiski tas ir darbderīgs, jo arī iekāpjot iekšā, redzams, ka faktiski viss ir savās vietās, viss ir kārtībā, un ja būtu tāda liela nepieciešamība muzeja sliežu ceļus izšķūrēt, tad mēs to noteikti varētu darīt.